bērniem tas ļoti patīk, un tur var izpausties un zīmēt, un tas bija tāds ļoti jauks pasākums. Nākamais līmenis ir tas, ko tad es varu darīt kopā ar citiem. Nevien ar savu ģimeni, ceļu mājoklī, bet varbūt kopā ar draugiem, ar darbbiedriem, skolā, universitātē, visur tur, kur jūs esat kopā ar kaut kādu grupu cilvēku. Šeit jau tas līmenis ir cits, šeit ir tas vairāk par to, ka kopā radīt tās pārmaiņas, ko jūs vēlaties redzēt. Nevis gaidīt, kāds cits atnāks jūsu vietā un parūpēsies par kaut ko parūpēsies par to, ka ir kur nolikt riteņus, parūpēsies par to, ka ēdnīcā ir veģetārais piedāvājums kaut vai, bet tiešām pašiem tad būt tiem, kas rada tās pārmaiņas, kas iet un runā un prasa un saka, ka mums tas ir svarīgi, mēs to gribētu redzēt, mēs to gribētu darīt, mēs gribētu būt tie, kas saorganizē talku, mēs gribētu būt tie, kas saorganizē kaut kādu vieslekciju vai ko citu, mēs gribētu būt tie, kas palīdz uzstādīt atkritumu šķirošanas konteinerus, restīvi būt kopā tiem, kas uzņems iniciatīvu un ir aktīvi. Un, tas pats arī attiecas uz organizēšanu un piedalīšanos, neesiet vienkārši kaut kādu attrauti nost tā kā malā stāvētāji, kur it kā jums tas interesē, visas tās vidas lietas, un jūs kā tā sirsniņā tā atbalstat to visu, bet jūs tā kā paši mums neesat gatavi iesaistīties un būt pirmie, kas kaut ko tādu uzsāk. Mans aicinājums ir būt tiešām aktīviem, būt tiem, kas atbalsta citus, tiem, kas paši iniciatīvi ņem savās rokās, tiem, kas uzdod jautājumus, tiem, kas iet uz uzņēmumiem un saka, ka šits neies krastām, par kaut kādām lietām, kas jums tā kā varbūt nepatīk, kāda ir veikala, kāda ir uzņēmēja. Un jo grupā ir ļoti liels spēks, jūs esat vairāk cilvēki, tad diezgan liels izredzes, ka jūsos ir ieklausīsies. Un arī izvēles attiecībā uz to, kas tev pieder kopā ar citiem, un tas vairāk varbūt ir šajā gadījumā, es to domāju, piemēram, attiecībā uz daudzdzīvokļu namiem, ir tāda lieta, ka tā ir ļoti, īstenībā, tā kā problēma Latvijā, ka ir pieejams finansējums mājokļu siltināšanai, bet cilvēki baidās to izmantot, jo daudzdzīvokļu mājās dzīvo daudz dažādi cilvēki, viņi īsti nepazīst viens otru, viņi nemāk sadarboties, viņi baidās ņemt kredītus, bet īstenībā, ka varbūt tieši tāpēc ir jānāk kopā un jāizdomā, kā tad mums to kopējo māju, kas mums pieder kopā, kā tad viņu kopā nosiltināt, lai visiem būtu labi un tas ieguvums būtu ilgtermiņā, nevien mums pašiem, bet arī mums bērniem, varbūt vidē, kas mums ir apkārt. Tāpat tās arī, piemēram, ir tāda lieta, kas Latvijā, es neesmu dzirdējis, kaut kas tāds notikti, bet Skandināvijā ļoti populāri, ka cilvēku grupai kopā pieder viena mašīna, un viņu tā kā sadala nedēļas ietvaros, sadala kurā nedēļas dienā viņu lietos, jo piemēram daudz cilvēku, kuriem nemaz nevajag katru dienu to mašīnu, viņai vajag vienreiz nedēļā aizbraukt pakaļ pārtiks precēm savam veikalam vai kaut kā tam līdzīgi, un savukārt citiem vajag citās dienās, un tāpēc viņi nevis katrs pērk savu mašīnu, un katrs brauc viens pats viņā, nezinu, kad vajag, kad nevajag, bet kā sanāk kopā, uztās tāda tā kā korporatīva, gandrīz vai tā kā tāda organizācija, kur viņi kopā, un tad viņi tā kā dalās tajā mašīnā lieto, dala samaksu par apdrošināšanu, dala samaksu par uzturēšanu, un gan viņiem ir labāk, viņiem ir mazāks izmaksas, gan arī vidē labāk, un nevajag tik daudz mašīnas, ka pietiek vienu. Tā kā, un tur ir daudz dažādi varianti, kas var piederēt kopā ar citiem, bet respektīvi tā līdzatbildība par to, ko jūs darat kopā ar citiem cilvēkiem, un kas jums pieder kopā ar citiem cilvēkiem. Tā, un bildi arī no Austrijas, kur mums vajadzēja tādu grupas foto taisīt, un mums, tā nav, bet tas no tā paša projekta, kur mēs braucām skatīties, mācīties visu kaut ko par alternatīvajām enerģijām. Ko cilvēki var darīt savā kopienā? Un šoreiz kopienas domāju vairāk kā varbūt ciematu vai pilsētu, kaut kā tādu kā apdzīvot vietu, kur jūs dzīvot kopā gan ar pazīstamiem cilvēkiem, gan ar nepazīstamiem. Viens, man liekas, tas, kas ir ļoti svarīgi, ir tas, ka tā kā izteikt to viedokli un nepalikt vienaldzīgiem, jo, manuprāt, tā ir viens no iemesliem, kāpēc varbūt Latvijā nenotiek tik daudz labas lietas un pārmaiņas, kā gribētos, ir tas, ka cilvēkiem vienkārši, varbūt viņiem pat tas, par kaut kādām lietām liekas, ka tas ir pareizi un nepareizi, bet viņi to nekad nepasaka,
viņi nekad neizteiks viedokli, viņi nekad nebūs tie, kas ies un klauvēs pie pašvaldības durvīm un teiks, nu, man ir ideja, un es gribētu jums viņu pastāstīt, varbūt mēs viņu kopā varam īstenot. Un tāpēc man liekas, ka ja tiešām arī vidas jomā, ja gribās redzēt kaut kādas lielākas pārmaiņas, vai jūsu teritorijā, vai varbūt kaut kādā lielākā lietā, tad ir svarīgi, ka jūs to kādam pasakat, ka jūs stāstat par to draugiem, ka jūs arī ejat uz pašvaldību, ejat uz uzņēmumiem un stāstat par to, kas jums ir svarīgi. Piemēram, par tiem pašiem atkritumiem. Es zinu, ka Rīgā ļoti daudz cilvēku tā kā saka, jā, es gribētu šķirot atkritumus, bet man nav ko šķirot, ko es daru. Un kāpēc neviens man nepalīdz, un kāpēc neviens nenāk un neatrisina problēmu. Un tad man liekas, ka tas mans pirmais jautājums, bet kas ir tavs atkritumu apsaimniekotājs, vai tu viņam to esi pateicis, vai tu esi piezinījis savam atkritumu apsaimniekotājam pateicis, ka es gribētu tos konteinerus. Un liela daļa cilvēku nav to darījuši, viņi mums nezina, kas ir apsaimnieko, viņi vispār nezina, kas par to ir atbildīgs. Restīvi, viņi nav izdarījuši savu mājas darbu, lai tās pārmaiņas kaut kāds notiktu. Un tāpēc tas ir par dažādām lietām. Piemēram, ja jūs gribat riteņnovietnes kaut kur, tad jums ir jāiet un jāsaka, ka jūs gribat tās riteņnovietnes vai par kādām citām lietām. Protams, ir lietas, ko var izmainīt gan ātri, lietas, ko vajadzēs ilgāku laiku, bet, manuprāt, tā piedalīšanās vispār tradīcija, tā piedalīšanās kultūra par to, ka jūs tā kā gribat kaut ko mainīt, man liekas, tas ir tā kā jāsāk katram pašam. Un nevajag baidīties no tā, ka jūs izmetīs ārā pa durvīm, jūs negribat viens paņemat vēl 2 cilvēkus līdzi, un tad jau tik viegli, lai jums netiks, vai ne? Nu, un vēl viena lieta, ko es gribēju teikt, ir kopienu projekti, ir kaut kas tāds, ko var varbūt uzsākt visas pilsētas ietvaros, vai nu kopā ar kaut kādām organizācijām, vai kopā ar skolām, vai kopā, teiksim, ar kaut kādām varbūt tādām lielākām cilvēku grupām, kam ir resursi, lai iesaistīt līdzekļus, kam ir cilvēku resursi, kas ir gatavi tā kā varbūt uzņemties kaut kā lielāku daļu darba. Bet man liekas, tajā kopienas tādā kontekstā ir svarīgi vispār, ka jūs par to runājat, ka jūs nākat kopā, ka jūs nesēžat mājās un tikai draugo savu vērtu, kā savu profilā rakstat, ka baigais viesni, kas nenotiek, bet ka jūs tiešām tā kā ejat uz āru un piedalīties un esat aktīvi. Jā, bilde ir no Lielās Tautas. Pagājušā gadā, kad mēs ar Kamolēkas palīdzējām sakopt šantēt ar mežu Rīgā. Jā, kaut kā 25 vai 30 cilvēki tajā laikā mēs vēl pirms gada īstenībā mums tās pārmaiņas, mēs esam izauguši gadu ietvaros ļoti, un ja pirms gada mēs vēl bijām tāds mazs cilvēku pulciņš, tikai mūsu ko draugi pazīstamie, tad tagad jau es ceru, ka uz šo lielo telpu mēs savāksim daudz vairāk cilvēku. Jā, un ko tad es varu darīt savā valstī? Tas ir tāds plašāks mērogs un tas ir kaut kas tāds, kas varbūt nenāk tik viegli, vai kur uzreiz nevar atrast tādu īsto robu, kur ielikt. Es gribētu, lai visā Latvijā kaut kas notiek, ko tad es kā viens mazīšs cilvēciņš, ko tad es varu iesākt. Un varbūt tiešām vienam cilvēkam šajā ziņā ir tā kā mazāks spēks, bet tev šā laikā es negribētu piekrist, ka vispār nevar neko darīt. Jo, manuprāt, viens ir tas, ka vienkārši sekot līdzi, kas notiek. Sekot līdzi, kas notiek tā kā tādā vidas politikas līmenī, sekot līdzi, ko varbūt šodien tad pasaka viens ministrs, sekot līdzi par to, kas notiek ar piesārņojumu, sekot līdzi, ko saka politiķi. Piemēram, bija ļoti labs gadījums pirms vēlēšanām pagājušajā gadā, kad bija par labu latvīšus raidījums, kurā bija ļoti spraigas diskusijas par Latvijas attīstību un to, ka visas vides lietas tā kā kavē un Latvijas tādu ekonomisko attīstību un gan par Latviju pārstāvju, gan arī Steinzinieks izteica dažādas diezgan tādas kategoriskas viedokļus jomā un tad savukārt vides fakti pēc nedēļas vai pāris nedēļām uztaisīja raidījumu, kur viņi diezgan tā labi atspēlē pilnīgi visus tā kā izteikumus, ko šie politiķi bija teikuši, un viņi tā kā pierādīja pilnīgi pretēju un būtībā pierādīja, ka politiķi izteikumi īstenībā ir nepatiesi. Un tas man likās tādā valsts līmenī diezgan labs piemērs, un kā var sakot līdzi kaut kādām tādām diskusijām, tad īstenībā saprast, kas tad tādā valsts līmenī notiek. Protams, izsaka viedokli,
Mums arī bija pagājušajā gadā 10-10-10 kampaņas ietvaros, no kuras ir arī šī bilde, tu nevar labi redzēt, bet tad kā cilvēki no velospēdas, no saviem ritiņiem tā aizstāv 10-10-10 ciparu. Un mēs kopā ar vienu no saviem sadarbības partneriem Grīzmūti taisījām tādu parakstu vākšanas kampaņu, kur mēs aicinājām cilvēkus atbalstīt vides ministrijas centienus ieviest PET ūdens depozītu sistēmu Latvijā. Un mēs skaidrojām, ko tas nozīmē, kāpēc tas ir svarīgi, un cilvēki tiešām arī iesaistījās, viņi parakstījās, viņi teica, jā, mēs to gribam. PET ūdens sistēma ir tas, ka jūs ir tāda kā automāti, kur jūs varat iemest plasmas pudeles un dabūt atpakaļ naudu. Līdzīgās lietās, ja jums, nezinu, visvieglāk to var izdarīt caur internetu, ir dažādas vēstkopes, kur cilvēki tiek aicināti parakstīties, aizsūtīt ēpastus, aizsūtīt viedokļus. Tas neprasa daudz laika, bet tas parāda to kaut kā tādu kā kolektīvo spēku, kur iespējams arī izmantot, lai ienestojot pārmaiņas vidas jomā. Un tas pats attiecas arī uz piedaloties kaut kādās akcijās, piedaloties. Varbūt mums nav bijis neviena tāda demonstrācija par vidas jautājumiem, bet ja tāda būs, varbūt kad ir vērts piedalīties, varbūt, ka ir vērts vienkārši ar savu klātbūtni paust atbalstu un savu nostāju kaut kādos noteiktos jautājumos. Un tas var likties tāds kā šovs, kaut kāds šīs demonstrācijas, un var likties, ka tam tāpat nav nekāda jēga, bet īstenībā, man liekas, tam ir ļoti liels spēks, ja cilvēki to uztver nopietni, un ja cilvēki parāda, ka viņiem tiešām rūp, tad tas kaut kādu iespēju noteikti atstāja. Un šī bilde ir no 10-10-10 kampaņas pagājušā gadā, kur mēs šo 10 oktobra svētdienu ar vairāk kā 40 pasākumiem dažādās Latvijas vietās mēs viņu uzsākām Domu laukumā ar tādu kā bildes veidošanu no velospēdiem. Un jā, bija diezgan forši. Tā. Nu jā, tas bija tas lielais valsts līmenis, bija kā pēdējais. Un varbūt 3 tādas lietas, kur mēs jau tagad zinām, kur jūs varat iesaistīties un piedalīties šogad, kas notiks. Jo ir skaidrs, ka varbūt notiek ik pa brīdim notiek kaut kāds vai jūsu augstskolā vai pilsētā kaut kādas zaļās lietas, kā piemēram šis pasākums vai cits kāds projekts, kur jūs atnāk paklausīties, bet tad ir kaut kā tādi lielāki mēroga pasākumi, kas notiek visā valstī vai visā pasaulē, kur jūs varat vienkārši piedalīties, kas ir gan forši un interesanti, gan arī kam ir tāda kā ietekme lielākā, plašākā mērogā. Viens ir 27. martā, kas ir jau pēc 2 nedēļām, laikam, būs zemes stunda. Kurš zina, kas ir zemes stunda? Nu re, supers. Gandrīz pusi zemes stunda, tā ir 1 stunda noteiktā datumā, tas ir 26. martā, kad cilvēki visā pasaulē ir aicināti uz 1 stundu izslēgt gaismu un elektriskās ierīces. Rastīgi 1 stundu nodzīvot bez elektrības. Un tas viss notiek. Tas viss notiek vienlaicīgi. Respektīvi, ja Vācijā tas notiek no 9 līdz 10 vakarā, tad Latvijā tas notiks no 10 līdz 11 vakarā, lai tiešām tas notiek pilnīgi vienlaicīgi visā pasaulē. Un tad šajā vienkārši tam nav, tas tā kā no vienas puses parāda, un tā ziņa ir tāda, ka kopā mēs varam īstenībā izdarīt ļoti liels pārmaiņas, ja kaut kādā vienkāršā lietā iesaistās daudz cilvēki, tad to noteikti pamanīs. Un šī zemes stunda ir pamanīta, tā ir viena no lielākajām tādām globālajām vidas akcijām, kāda vispār pasaules vēsturē bijusi. Un ja jūs tie piedalīties, tad jūs varat būt droši, ka jūs esat tāds vēstures veidotājs savā ziņā, ka jūs esat atstājuši savu tādu plaukstu nospiedumu. Un Latvijā šī zemes stunda 26. martā būs no 10 līdz 11. vakarā, tas vēl jāpaskatās, bet sekojiet līdzi. Tur ir jāpaskatās katrā valstī, kur varbūt jums taisnība, bet paskatieties katrā valstī. Pēc vietējā laika vienkārši, pēc vietējā laika, jā. Nu, meitene zina, ir mums eksperti auditorijā, var pajautāt. 13. aprīlī būs lielā tā liela